Jāmakšķerē strauta foreles lielajā juglā. Vantas muži ieneko vērts. Upe brīnišķīga. Tagad lūdzu netraucēt, pirms mēs sāksim strādāt. Nē, ja jau viņš tev rauj pa gruntu. Nesēžās. Ja tu nesajūti, nesaproti, ka tā zivs ir tavā sektorā, tad tev viņa neķerās. Jo viņa ir pasīva, lēna un viņus reaģē tikai uz tādiem agresīviem, varētu teikt, tādiem raustīšanas, latviešu valodā, ārzemju valodā tas būs twitching saucamais uz tādu agresīvu spēli. Tu viņu izprovocē, tad viņa pakāpja. Tik līdz māneklis tiek viegli un vienmērīgi vadīts, vispār pilnīgs klusums. Tā zivs stāv, tu novelc garām, viņa tā kā bišķi pakustās visu. Tik līdz tu sāc agresīvi kaut ko darīt, tas instinkts strautenis pagrābt un kaut ko var izprovocēt. Bet zivis šitajos 3 sektoros ir daudz, bet viņas neķerās. Tā kā, redzēsim, ko sportisti parādīs. Pamēģini tur cīties manēji. Ja tur nāk tagad. Šitais ir aptuveni tāds tālākais, cik var pie... var vēl tuvumt. Redziniet, ka tāda brīvības. Iepūš vaigus un strādā, ja? Un te ir tā, ka šī pusē ir tie mietiņi un otrā pusē ir gaiši zaļās atzīmes, cik tālu tu drīkst būt tavu sektoru robežās darboties. Un kā likums bija salnas rīts, tas nozīmē, ka sākumā zivs ļoti aktīvi nebūs, pēc tam paliek bišķi labāk, jo ir augsts ārā. Ūdens siltāks nekā gaiss. Makšķerniekiem vēl aukliņa 0,11 ir 2 māciņu, spinnings ir testi parasti vairāk pa 5 grami, vai pa 3 vai pa 5 grami neliek, un tādi tie rīki. Ķer un atlaida bezlikskabargu āķiem. 2 nedēļas nogaļu laikā katrā šitādā te tiek salaists apmēram 40 strauta forelītes ķerts un laist vaļā. 28 zonas tādas, sektori 28 un 2 zonas. Ierēķina, cik daudz zivis aiziet upē. Un paliek tur. Man pa savu naudu šitā izpētījā. Vienmēr lejas sektors šitis jau pierādījies kad ir zivīgāks. Līdz ar to tā zivs vai pa straumi pakrīt, nedēļ tā hesa arī, ka hesa to ūdeni mētā augšā lejā. Tā zivs nejūtās tajā savā komforta stāvoklī un viņai tas ūdens spiediens liek ļoti daudz mainīt vietas. Tas jau nekur nevienai zivī nav labi. Ja? Tik līdz tur aust līmeni, te viņa palien tur, tad tur. Un tieši tāpēc tās zivis skaidrs, kad ūdens krītās, viņi meklē dziļāku vietu un lejā tie sektori ir dziļāki. Tāpēc acīm redzam, viņi arī tur ir. Viņš ir tā, ka tam sportistam ir jāsajūt tā upe. Un tu viņu nevari iet tur, kur tu nesaproti to upi. Tas pirmais iegājiens tāds, ka tu tāpat kaut ko noķersi. Es varbūt būtu izvēlējies citu sektoru, bet Māris gribēja sajust to upi. Līdz ar to viņš izvēlējās sektoru, ar kuru viņš gribēja sākt un tā kā sajust to upi savienoties kopā. Redzēsim. Tas ir katrs sportists individuāls lēmums, kur viņš iet, kā izvēlās. Ja? Tev ir jāsajūt tā spēle, jo pirmais iegājiens tu tāpat zivi dabūsi, un tā rītīgā spēle sākās 2., 3., 4. iegājiens. Un ja tu to upi esi sajūtis, tad tev ir vieglāk spēlēt. Tu jau jūti, kur tu ej, tu tām zivīm tiec līdzi, tu tā kā tos sektorus sajūti. Tas tā kā publiskajiem alkoholiķiem visi pienāk pie viena galda un rāda, kurš māka.
un stāsta savas problēmas. Tās problēmas ir tādās vietās, lai nārā. Nu, kā tu māki, kā tu gatavojies, visas šitās lietas. Un tad atkal atpakaļ. Es nezinu, šeit lēnām, es te maucu un es noķēru 12. Un puikam ir 12, un es viņu neizskaldīju. Bet galvenais 12, jā, viss taimi. Tā kā es kustenē? pauzes. Kā es kas te? Šitā. Visā, nu, tu viņu kā sajūtā. Kling, tā, kļūdas met, bet tā ir bumbulēšana. Es Viņš tagad tieši kaut kāds velnciņš. Es iešu strādāt. Kārlis Goldmans, Kurbats, Girds Dombrovskis, Salmo, Māris Sote un cilvēks orķestrīs Raimonds Kinēns, Golden Catch. No krasta ir izglītības funkcija. Cilvēki satiekās, dažam sirma galva, dažs ir galīgi jauns. Viņi piedalās kopīgā pasākumā pēc starptautiskiem noteikumiem, sacenšas forest spinningošanu no krasta. Ķer un atlaid bez atskabargām. Tātad šeit atbrauc cilvēki 28 cilvēki, sacenšas savā starpā un noskaidro labākos. Labākie veido Latvijas izlases, kas brauc uz pasaules čempionātu. Un šitāds pasākums notiek 4 nedēļas nogales vasaras sezonā. Šīs ir pirmās 2 reizītes, kuras notiek Lielajā Juglā robežos. A kāpēc tu, Freivald, man neteici, ka jāmaina jau krāsa ir? Es tev visu nevaru pateikt. Nu, paga. Iegāzīšu savu komandu. Mēs runājām. Es teicu daļu, es tev pateikšu daļu, nē. Nu, es tev neprasu sektorus, es tev prasu normālu Es tev pa kustēšanos varu padzināt. Kas? Es tev pa kustēšanos padzināt. Māneklis vispār pats par sevi jāmaina visu laiku. Vairāk kā 3-4 metienus ar vienu mānekli, kas ir nestrādājuši, nevajag taisīt. Es jau mainu ne tikai krāsu, es jau mainu arī formu un izvēru. Būs smagi nākošie iegaini būs smagi. Nē, ziltiņi ir. Bet viņai ir tendence sēsties pa vienai un tad dabūs lasīt. Pa vienai skrāpēt. Pat tā mānekļu vadīšana ir višķi aktīvāk nekā parasti. Varavīksnes foreli tu tā lēnām plāldiņa pati dabīgi krīta. Te tev vajag uzraustīt. Ja neuzraust, nenāk augšā. Upe platāka nekā iepriekš pieraduši. Bišķi Hessiņš izdara savu darbu, slikto darbu. Teiksim, no pārējā viedokļa strauma tecējums viss kārtībā ir. Teiksim, viņi jau sāk pietuvoties pasaules upēm, tikai vēl bišķi šī ūdenskrāsa dzigrāk vajag. Priekš manī pa platu. Es nevaru strādāt ar super mazajiem mānekļiem un vieglajiem. Bet viņai nav paredzēts strautu forelē. Strautu forelē vajag apjomīgāk, lielāk, garšīgāk kumos, aktīvāk padevu. Baigi interesanti. Tagad stāvi aizmugurē, tad tu redzi visu, ko varētu vēl izdarīt. Nu tā. Skaties, es darītu to savādāk. Tad, ka jāmakšķerē, tad tu esi... nevar redzēt to visu upi tā kā no šitāt skata punkta. Baigi jocīgi. Nospriedu šodien makšķerēšu kā tiesnesis savai. Būšu sev tiesnesis un makšķerēšu. Zivi vēl kārā. Forši bremzīti atgriezta. Lai zivs nekūlās. Tad viņi varētu pievilkt klāt un iesmelt. To visu viņš dara dēļ lapiņa. Tagad tikai zemē nedrīkst nomest. Bet kopumā plāns ir vairāk vai mazāk ķert gan jau gumija ar rotiņu pusēm. Jo pārējos jau
kaut kas cits izmantos. Varbūt voblīka. Vakardien pilnīgi visas zivis ķēra uz dumijas. Likās, ka nav pilnīgi laika neko citu izdarīt. Makšķerē, tā jums beidzās, makšķerē, atkal beidzās. Nebija tā, ka tur garlaikojas upes krastā. Tas laikam sākas ar to, ka tu sāc skriet vairāk, darboties vairāk, tad arvien mazāk un mazāk laiks paliek visādām muļķībām. Kas agrāk vispār gribējās tikai muļķības darīt. Pamušķerē 10 minūtes un tad ķer kaut kādas mazās zivciņas ar maziem āķīšiem. Tagad jau bišķi savādāk. Arī ir potenciāls uz 2., 3. vietu, es gribu teikt. Šobrīd 3. tas kopvērtējumā. Šo abu 2 posmu kopvērtējumā. Kā, cerams. Tagad Raimondam Kinertam bišķi jānorokās un Gaterim bišķi jānorokās. Un tad mums ir tīrs celiņš uz normālu vietu. Kā uz pasūtīju? Vajadzēja tā būt, es redzēju, kā tur lētā. Es negribēju, Vajadzēja tā būt, jau viegli teikt. Es negribēju iepriecināt mums laiku. Iepriekš institūcijām nebija izdevies pēdējos kaut kādus gadus 5, kad tu legāli vari ielaist zivis upē un sakārtot tā likumdošana un tās atļauj lietas. Lielākā problēma bija tie zivi mazuļi, kuri tagad ir godīgi iegūti un mums tagad ir strautforēti mazuļi, kurus mēs laižam upēs un tad viņus arī var ķert. Jo otrs alternatīvais variants ir varavīksnes foreles, kuras drīkstēja ķert tikai vienā vietā braslā, jo tā ir invazīva suga vai tā nav Latvijas dabīgā suga. Tagad mēs ķeram Latvijas tās dabīgo foreli, kas ir strauta foreli. Līdz ar to viņi var laist daudz dažādās citās upēs. Un tas jaukums ir tāds, ka mēs varam to darīt jau citās upēs arī. Tad mums reāli paverās likumdošanā sakārtot secību, kurā mēs varam laist upēs strauta foreles un varam viņam sacensties makšķerēšanā. Kas ļauj dot uzreiz, mums tad ir iemesls, ka mēs varbūt pat pasaules čempionātu te varētu noturēt. Jolanta ir ļoti skaista muiža. Viņi ir sakopti, milzīgi daudz darba tur ieguldīts un arī upe ir skaista. Vajadzētu, lai abas tās puses ir vienā līmenī. Bet pagaidām bišķīt, lai arī potenciāli brīnišķīgi, bet tomēr bišķi atpaliek. Tam ir savi iemesli. Tāds ir stāsts par šo te, kas te notiek un ko te cilvēki dara. Un Māris Ope. Jāni? 2. Tikai 2. Tur man kaut ko stāstīja par 3. Vēl 2 taimi pēc 45 minūtēm, un tad pirmā puse beidzās. Un tad pēc tam strādās tie, kas tagad ir apģērbušies. Mēs varēsim atpūsties, bet nav man gandarījuma šobrīd. Šitā lapiņa, šitais sūdiņš. Viņš tā, labi viņu paceļ. Un pēc tam nevar savākt. Viņš tā kā... Jā, da. Mēs pildu oranžu, kas ir agresīvs. Viņš tik smuki izkustās. Un tu domā savāks. Viņš kaut ko... Tu beidz rūpēties par tām zivīm tik daudz. Tu domā savāks un beidzās laiks. Man ir tā cieti tvičot. Oi, paņem, viņi ir. Vienu var būt. Bet iet runa pa vairākām. Jā, iet runa pa cik var. Upe skaista, zivis burvīgas, tāpēc, ka strauta forele ir. Kā arī iepriekšējos gados bija problēma, kad tās varavīksnes foreles, kuras mēs laidām Braslas upē, jau vairs nav kādas noslēpums Marku līčos. Tur vietējie pēc tam atbrauc un saķēra viņas, jo viņas drīkst paturēt. Varavīksnes forele invazīvā suga, tīri vienkārši. Šobrīd strauta forele, viņas visas ir zemmēra. Un šeit lielākās var būt kāda ir līdz 30 centimetriem, tas ir vēl zemmērs. Mērs ir 35, ja nemaldos. Un viņas nedrīkst paturēt. Tas nozīmē, ka tās zivis te paliks. Kas ar viņām tālāk notiks, to jau pati upe rādīs, vai uzies augšā, lejā, paliks tepat. Cerams jau, ka tepat pie muižas viņiem būs baigi patīkami, ja tās zivis daudz būs. Upe strauja, dažās vietās lēna, viss daudzveidība, kas vien var būt. Ūdens laika pa laikam pasvārstās hesa dēļ. Bet tas jau var pieder pie lietas. Un šajā gadījumā arī foreles varētu mierīgi uzmigrēt lielā jugla, augštacē kaut kur iznārstot un tā kā pavairoties pa to upi. Bet dēļ tā hesiņa viņš sanāk, ka tās zivs praktiski var iet tikai uz leju, jo mēs jau esam ropašos arī hesi. Tad attiecīgi tīri slikts variants. Bet, nav patīkami, tas noteikti. Kad tu makšķerē, tev kur ir, piemēram, te vispār var redzēt, jo līmenis krītās uz visādiem kokiem otrā pusē, kur ir iepriekšējā ūdens līmeņa
tāds tā kā iezīmējums. Un zivis arī pāriet. No vienas puses jādomā līdzi, no otras puses atkal tveji, piemēram, ar drošu ziņu, ka tajā sektorā būs zivis un nav zivis, tāpēc, ka viņas ir aizgājuši kaut kur dziļākos ūdeņos, straujākos. Nekas patīkams, labi jāskrien. Tagad upe sāk čelot savādāk un ūdens krītās. Jo Hess ir pārdevis Nordpolam visu savu foršo elektrību, un tagad viņš uzkrāja. Tā uzmanīgi, jo zinu, ka es sacensīs, bet ir upes čelo savādāk, ūdens krītās. Un tas ir tas, kāpēc mēs tik daudz zivis ielaižot, tik maz dabonam atpakaļ. Mēs gribam pasaules čempi atvest uz šejieni, un Hess tikmēr tikai maļ. Man tā laba vieta, man tā patīk. Var apsēst. Kur nevajag skraidīt, sēdīgi. Šis puika ir noķis ar kādas 5 zivis, gribu teikt tā, tīri uz aci taustoties. Viņa mazliet sajiet ar pretinieku rezultātu, tev visdrīzāk, kad vinnēs acis. Un viņš, piemēram, bija atbraucis sestdien. Nē, pagājušajā nedēļā. Viņam negāja tā makšķerēšana, bet paskaties, kā tagad. Aiziet, viss notiek. Praktiski jā, uzvaru te patās, tikai jānotiek pāris zivis, bet daudziem tā ir. Jā, visi ārdās, visiem vajag. Raimonds Kinēts. Kuras velta gabaliņa? Vēl viens aspekts tai sporta makšķerēšanai. Pastieties, man aiz muguras 14 gadi, 15 gadu jau pasaules čempionāta medaļa. Jaunais Frevalds vispār nezinu, 10, varbūt ir, varbūt nav. Izvilka citu gadu 16 foreles, divreiz gandrīz pats iegāzās ūdenī. Tā jaunā maiņa beig foršā. Tad vecie skatās aizmugurē, jauniem makšķeriem, tad mainās. Un tā meistarība aug. Nākošais nedēļ jābrauc pasaules čempionāta. No starta 52 jaunie, šo puisi ieskaitot. Forši. Kaut kādu pauģu pārmaiņojumu vai kā to varētu saukt, bet vienkārši tu redz, ka lieta notiek. Izglītība vai tā. Vajag smokā upi, tu visu var redzēt, kas notiek. Jau, Krišān, ko tu dari? Kāpēc nav? Nu redz, viss dara savu darbu un ir veikts pētījums, ka šī upītē, uz kuras atrodas 2 hesiņi, viens ir robežos, otrs tur augšā pie Sigtundas, ir ļoti labas nārsta vietas. Šeit mēs redzam uz nārsta. Bija nēģi pagājušajā sestdienā, un tās nārsta beržas aizvien vairāk paliek tie baltie pleķi, bet nēģis var redzēt tikai pirmajās dienās, viņi pēc tam palika bailīgi un bēg prom. Un vimbas ir iekšā, kuras arī tad noķer. Bet, zinātnieki konstatēja, jā, žirnieki šitā upīte varētu būt potenciāli laba, bet tomēr tāmiņam un lasim šajās te vietas nedara. Es arī esmu biologs, un skatos, ka tie oļi un tās traumas vienkārši tik ģeniāli miksējās kopā ar tām lēnajām vietām. Es neticu, ka šī vieta nav piemērota lasimu tēmiņu. Lašu mazuļi ir konstatēti augšpus robežiem, tēmiņu mazuļi konstatēti augšpus robežiem. Viss kā notiek un viss kā labi, bet kaut kādas variants, kā šo upi varētu pa foršu rekreācijas upi radīt. Mēs esam 30 minūšu attālumā no Rīgas centra braucot ar mašīnu. Tas te kaut kā nestrādā, un es nesaprotu, kāpēc nestrādā. Vai tās gudrās vīzijas vai televīzijas. Robežu hesiņi pumpē elektrībiņu, augšējais arī pumpē elektrībiņu, vien mazāk, jo upīte nav tik jaudīgi. Nedaudz rausta ūdeni, kas šīm zivīm ļoti slikti ietekmē ķeršanos, bet tā vairs nav viņa bēda. Un mēs te mēģinām ielaist zivis jaunas, un atkal viņas tad būs, viņas varēs ķert, bet viņas ir zemmēri. Tas nozīmē, ka viņas tā kā nevarētu paturēt lomā, un es ļoti ceru, ka tas tā arī notiks. Pēc šīm sacensībām mēs būsim nostājuši kaut 1500 zivis, strauta foreles, kuras, ja migrēs būs tēmiņi, nāks atpakaļ, ja nemigrēs dzīvos uz vietas. Cik būs tur sazvērtējis? 1, 2, 3, 4. 4 es redzēju, ka es tur biju, bet tas bija. Viena pēdējā minūte aizgāja. Kur tu biji? Tu viss pārējās 40 minūtes, neko nedarīja. Miljoni.
Viņas kaut kur Lēnē pasākumi. Nu, es aizgāju uz to vingrošanu. Tur Rēnim 2 uzdorās, bet beigās jau atnāca Kinerts. Tā jau Kinerts, kad paliek smagi, tad viņš iet vietā, ka viņš var zina, ka dabūs tipi tā kā dīti. Jā, kur sāka 2 izmānīt. Man izdevās 3 izmānīt. Nenolīja tā pa īstam nevienu. Te ir. Tur bija tā, ka tur tāds puznīts bies. Abas reizes paņēma pa vienai jau pašā sākumā. Otrā, trešajā. Vienu uz Obleru aizgāju. Vienu aizgāju, vienu uz Notieru. Obleru mēs šodien nekodās. Tā, labi. Ja ir jāsalīdzina, tad šie lejas zona, tur rīta bija augšas zona. Tad acīm redzot, šeit ir daudz vai. Ja vienādi laiž visur, tad šeit šobrīd bija daudz vairāk zivju. Jo, ja tur bija pirmajos 10, 11, tad šodien bija 20 labākajiem, kā 2 reiz labāk. Vēl arī, kad tur ķerviņas pakrīt lejā, viņas sāk sist, viņas jūt, kad ir problēmas kaut kādas, un tad viņas sāk krīt lejā, un šeit bija manām vairāk, un daudz vairāk sektoru, kuros bija daudz zivs. Ļoti interesants mačs. Hesi jautājums jau ir brieduma jautājums. Un pasaulē vietas priekšu. Kādreiz nebija Hesi, un es ceru, kādreiz arī nebūs Hesi. Bet tad droši vien arī mēs nebūsim vairs. Tā kā es netērēju nervus dēļ tā vairāk, jo katram ir jādara sava lieta, kurā viņš jūtās ar dabas talantu. Un man Hesi jautājumos dabas talantu nav. Man ir citās lietās, es savādāk palīdzu planētai. Tā kā es ne slikti, ne labu neko. Elektrība baigi, zivīm slikti. Jādzīvo draudzīgi ar visu dzīvo vidi. Droši vien, ka mūsdienās, ja pietiktu cilvēkiem garīgā spēka, varētu izdomāt kaut ko, lai zivis varētu migrēt brīvi. Vai to grib, vai tas ir ekonomiski izdevīgi, tas cits jautājums. Bet tā kā es redzu, ka naudu dala pa labi pa kreisi, varbūt kādreiz sagadīsies varas vīros tāds cilvēku kokteilis, kuram tas būs svarīgi. Tas, ko es varu pateikt. Atgriežamies sacenēs. Nu, tā mums patīk tāda te saistoša atpūta pie ūdens. Es jau teicu, ka vīriešiem tas varbūt bišķīt aizstāja došanos karā. No otras puses nostiprina visādas foršas saites, tās, kuras sēžot internetā un kaut ko kritizējot, nevar dabūt. Mākšķerēšana ir brīnišķīga, vai vajag grūti. Nevar nepieslēgties. Un tas sāpina, ka viņas neķer. Un tad viņas ķerās, viņas neķerās. Vēl tas ūdens raustās, nepatīk. Bet patīk arī. Kā jau meitenēm. Patīk un nepatīk. Oranžais. Dabūjāt ārā kaut ko? Pagaid manējais vilka. Šeit var ar sirdi aiziet. Strādāt vislabākajā sektorā visā pasaulē. Nu, tāds atlikums. Tātad viens ražo elektrību, mēs laižam zivis un atstājam viņus upē. Te ir skaisti Lantas muiža, kur ir atpūta, kur varētu būt viss augstākajā līmenī. Mans sapnis šeit ir kādreiz ieraudzīt pasaules čempionāts, tāpēc, ka viss te ir pilnīgi perfekti piemērots pasaules čempionātam forēs spinningošana no krasta. Tā, džekiem ir kaislības, bet tas trakākais, ka es nezinu, kuram būtu jāvirza šitās te idejas par to, ka varbūt nevajag raustīt to līmeni tā augšā. Taču caurplūdes turbīnas arī dzem. Bet viņi rausta. Un tā upe cieši. Upe pilna ar limbām, ar nēģiem. Tas nekas. Lāšu mazuļi nekas, taimiņu mazuļi nekas. Hes kaut kas. Varētu forši, ja būtu tā, uzstādam vienu vēju turbīnu, bet noņem vienu aizsprostu. Tā būtu godīga lieta. Tā kā lielā jūgla cieši, visi, kas dzīvo lielās jūglas krastos, tāpat kā āģis krastos, vienkārši pagaidiet, kamēr mēs te beigsim čakarēt upi. Kāpēc upi čakarē? Tāpēc, ka tā iegājies jau gadus 20. Man žēl. Nu, ko tu tur čakarēji? Noķer zivi. Bija vēl viens, redzēji?